Visas labas Jāņu zāles, kas auga pļavā un omīšu puķu dobēs. Tas nekas. Nedaudz aizķēries Jāņa apskats, kā tad mums īsti gāja. Es ļoti cītīgi piegāju vainagu pīšanai, un man bija viss svērki pilni ar kaut kādām Jāņu dekorācijām. Skaistu vainagu daļu jūs redzējāt. Tagad būs vainagu evakuēšanas daļa. Čābatiņai neņemat nostā. Kebabu. Kebab. Priekšķi. Kebab, es gribu uztaisīt selfiju. Ai! Tas ir... Au! Kāpēc tu kod rokā? Kļūst par Jānīti, nevis par Vilnīti. Vainags bija smags, viņa apkrita uz apakaļ. Kas tur bija? Bulī. Ķirsī. Tātad mums ir birstīte, kurai jau ir damage. Mēs varam pastīties. Vai tā bija šī pakaļ? Izstāst, ka nē. Vai tā bija šī pakaļ? Diezgan droši, ka jā. No šī tā pakaļ noteikti, ka nē. Pupā, kas tur notika ar to birsti? Ko? Opā, kebabs krāpīja pupu. Ak, vai. Un reku pupai jānoskatās uz šito. Ak, vai. Bet, kaut kas tur ir ar to papāžu magic. Jo šis bija ļoti interesanti, ka kebabam vispār bija sajūtas viss mīlestības algoritms. Te jau likās, bez 5 minūtēm būs mīles 3 stūrs, bet nē, pupa savāca viņu prom. Tad jau tālāk paveicās ar vēsākiem laikapstākļiem. Jā, es zinu, ka visi gaida vasaru, lai būtu silts, bet pie zirgiem tas siltums galīgi nav ok. Pirmkārt, zirgi karstumu panes daudz sliktāk nekā augstumu, un otrkārt ir ļoti daudz dunduru. Tā kā mūsu ēzelīši var izvēlēties, ko viņi grib darīt, viņi izvēlās tupēt iekšā. Pa lielam jau no kādiem 7 rītā līdz, var teikt, 11 vakarā. Tā kā nākamās sērijas būs, tā kā realitātes šovos, kur viņas visas saspundē kopā, un tad skatās, kas būs.